Mūsdienās klīniskajā praksē zobārstniecībā diezgan bieži ir gadījumi, kad kaulu daudzums ir nepietiekams, lai varētu implantēt zobu implantus. Mūsu izstrādātais projekts, pie kā mēs strādājam, dos iespēju zobārstiem un mutseju žokļu ķirurgiem vienkāršākā veidā pieaudzēt pacientiem kaulu. Līdz šim tās procedūras ir diezgan sarežģītas, ārsti, kas nav tik labi apmācīti, baidās to veikt. Mūsu risinājums būs vienkāršāks, pacientiem arī vieglāk un plašāk pieejams, un zobārstiem vienkāršāk saprotams un arī lētāks. Pie produkta idejas mēs sākām strādāt jau 10 gadus atpakaļ, tad, kad es uzsāku savas doktorantūras studijas. Strādājam mēs kopā ar Ilzi no Stomatoloģijas institūta, un tagad esam tik tālu tikuši pēdējo 2-3 gadu laikā, kad nu jau esam nonākuši līdz prototipam. Nākamā gada sākumā šis prototips jau nonāks pie ķirurgiem. Ķirurgi viņu notestēs, un tad mēs varēsim saprast, kā un kad varam nodot tālāk klīniskajiem pētījumiem. Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas galvenais mērķis ir prototipēt, pārnest zinātnieku, pētnieku, ārstu idejas uz taustāmiem produktiem. Iteratīvi nonākt līdz gala rezultātam, kuru tad jau var testēt, ieviest tirgu un iespējams jau arī ražot.